Es esmu diriģents Māris Sirmais. Mans pamat mūža darbs ir saistīts ar Valsts akadēmisko koru Latviju jau daudz desmitu gadu garumā. Vēl pat teikt, cik, nevar tagad jums konkrēti pateikt. Tad, protams, ir liels dzīves posms pavadīts ar jauniešu kori Kamēr, kopš 90. gada, kad arī pats es viņu dibināju. 23 gadi. Tāpat ir pietiekoši ilgs laiks jau pavadīts mūzikas akadēmijā, kādu brīdi, kādus 5 gadus arī kā katedras vadītājam, un kļūstot arī par valsts profesoru, un šobrīd strādājot vēl ar vienu ar studentiem. Un tāds jauns izaicinājums, kas man ir tāds vienmēr šķitis, laikam manai būtībai, ir tāds nepieciešams līdzsvars starp profesionālismu un amatierismu. Un tas ir pirms pusotra gada, pirms pēdējiem dziesmsvētkiem, kas iesāku darbu Rikšķils tautsnām kori, kurš no vairāk daži 10 cilvēku sastāv kļūt par vienu ļoti lielu kolektīvu šobrīd. Tā kā tas ir īsumā man vizītkartē. Šī tiešām ir afiša, kā stāstījis esmu, viņa man stāvēja ilgus gadus pie guļamistabā, pie gultas, pie galvas. Šī glāze nekad nebija uzkarināta pie sienas, bet tā patiesībā tas ir oriģināls, kas ir veltīts, tā ir oriģinālā afišas. Es pilnīgi pārliecināts, ka jums ir muzejā tikai šis vienkārši duplikāts, jeb kopija. Un šī afiša nonāca pie manis ļoti neparastā veidā. Es tagad jums arī nevaru pastāstīt pilnīgi precīzi, es nekad neatceros tādus faktus, bet zinu tikai to, ka tas bija 2003. gads, tie bija dziesmu svētki, kad es pats, man bija uzticēts pirmo reizi atgriezt dziesmu programmā garīgās muzikas koncertu, un es biju mākslinieckais vadītājs. Tieši šo gadu un šos dziesmus atceros, jo toreiz Uģim Brikmanim bija, kas bija šī pasākuma režisors, bija tāda iecer veidot tādus 5-4 Latvijas, tajā laikā, kāpēc Sēlī vēl nebija tā kā izcelta, bet bija šie 4 novadi, plus Rīga, kā atsevišķs novads. Un tad līdz ar to tika veidot tādi 5 kalni. Arī koncerta laikās tā filozofija bija tāda, sākas no tādas tautsdziesmas, beidzās tur ar kādu, teiksim, Kurzemes novads, beidzās ar Karaļmeitu. Nav svarīgi. Bet mums bija katram tā novada, vai tieši gadījumā Rīgas pārstāv bija koris Kamēr, kur atsevišķi uz šīs mazās skatuves dziedāja vienu solo numuru. Un mēs toreiz dziedājām Uldis Tabulnieka dziesmu Barons ar vāciešu vārdiem. Tā dziesma bija vienkārši jau sen rakstīta, bet viņa bija vienkārši brīnišķīgi aizmirst. Ļoti žēl, un es zinu, man liekas, ka Davis Solvī savā laikā laikam bija pirmatskaņojis, bet viņa bija sen aizmirst tā dziesma. Vienkārši mūsu iepazīšanās tāda personīgāk notika tieši pateicoties šim faktam kopā ar komponistu Uldis Tabulnieku, kas tajā brīdī atradās, protams, estrādē, un vēl tagad var redzēt tos video kadrus, kad mēs dziedām, un cik viņš ļoti aizkustināti klausās, Kamēr izpildījumā šo dziesmu. Un tā mēs iepazināmies, un drīz vien pēc šī gada Uldim bija liela dzīves jubileja. Un viņš toreiz meklēja manu rokā, viņš teica, mēs gribam uztaisīt vienu, bet toreiz runa gāja nevis pa vienu, bet pa vairākiem koncertiem, tur bija paredzēts opera un bija milzīgi daudz kā sponsori un atbalstīt tā visu, un tas viss vienkārši izplēnēja, kā tāds ziepju burbulis, viss pārsprāga, bet beigās notika viens koncerts, ko organizē koris Kamēr ar saviem resursiem, savām iespējām. Un Uldis man pateicībā par šo koncertu, viņš man uzdāvināja šādu savu ģimenes arhīvu lietu, ko ir gleznojusi viņa vai nu vecmāma. Es domāju, visticamāk tā varēja būt viņa vecmāma. Un tas ir tāds ļoti īpašs šādā rāmējumā, šis man liekas, vai es nemaldos, vai kā tāds riekstu koks, vai kas tas pa smalku koku, kādā ir ierāmāta šī oriģinālā 10. gada 5. vispārējo latviešu dziesmu svētku oriģinālā afiša. Un es esmu ļoti priecīgs, ka viņam tagad no manas guļamistabas nonāk īstajā vietā, kur viņai jāatrodās, ir rakstniecības un mūzikas muzejā. Jā. Godīgi sakot, tā 2003. gada uzstāšanās, redziet, tā ir viena teiksim, tāda būtiska lieta, bet tā ir drusciņ tāda, varētu teikt, tāda ikoniska bijusi tā uzstāšanās, jo tas Barons, tagad, kā jūs zināt, pēdējos dziesmās, viņš jau bija iekļauts arī dziesmu repertuārā, un tā dziesma ir tāda, man liekas, ka tiešām viņa tā kā piedzīvoja tādu pilnīgi renesansi tie 2003. gadā, toreiz ar šī Kamēr kora individuālo solo izpildījumu dziesmu lielajā kopkoncertā. Un tās ar citu bija
arī 2003. gadā tā bija vienīgā dziesma, jo vispār tas koncerts kopumā bija tāds drusciņi, varbūt ne līdz galam izdevies vispār kopumā, viss tā arī tā dramaturģija, kā tas viss veidojās, bet tā bija vispār vienīgā dziesma, ko tajos dziesmētos atkārtoja dēļ publikas lūgumu 2 reizes. Šādas dāvanas noteikti nekādu iedvesmu nākošajai radošajai kustībai noteikti visticamāk man nepiešķīja. Es domāju, ka tam nav nekāda sakara. Tas ir tās materiālās lietas, mēs runājam par radošumu, viņas tiešām ir. Es domāju, ka tiešām drīzāk muzeju cilvēki un personas, kuras patiešām par to rūpējās, tam ir daudz lielāka pievienotā vērtība. Man tas vienkārši tā mazāk, man vairāk varbūt atmiņas saistās personīgi ar mūsu sarunām, ar mūsu tikšanos, ar pašu Uldi, ja? Ne tik daudz varbūt ar kaut kādu šādu tādu unikālu, varbūt, kā saka, tādu piemiņas dāvanu, bet radošums, es vispār domāju, ka tas vienkārši man negribas tur, ziniet, tur liet kaut kādu ūdeni, kaut ko tur drusciņi muldēt par to tēmu, jo man šķiet, ka laikam visvienkāršāk un vispareizāk un visgodīgāk, ko es varētu teikt, laikam radošums, man ir tajā brīdī, kad nonāk manās rokās mūzika, un vienalga, vai tā ir jau zināma vai pirmatskaņojuma, ar ko mums arī ļoti daudz sanāk dzīvē saskarties. Un tieši tādā veidā, caur muziku, tas radošums arī uzplaukst. Un es to nevaru jums pateikt. Nu, zini, kā tas radošums arī ir dažkārt, viņš nav tikai tādā ļoti pozitīva, glancīgā zīmē ierakstāms, jo radošums arī kādreiz mēdz būt pēc tā slavenā Leonīda Vignera teiciena, ka tev no sūda pierādziņš jātais, arī šis ir radošums. Un kādreiz tu sasniedz kaut kādu tādu arī, kaut kādu tādu pārsteidzošu pašam sev, kaut kādu tādu gandarījumu, ka, es pat neticēju, ka varētu kaut kas tik beigās labs sanākt, ja. Bet to nevar to pateikt. Tas radošums, tas ir process. Es domāju, tas ir process. Tā ir komunikācija. Tieši mēs runājam par kori, darbu ar kori, vienkārši mēģinājumu procesā, kā tas vispār plauks, kā tas veidojās. Tās sajūtas ļoti daudz, kas notiek tieši tajā procesā, kad tu pieskaries tajā muzikai, kad viņu skan, un tad tev nāk idejas, un kādreiz nekas tev nenāk, un tad tur mocies. Tā, bet tādā veidā.